arī citus veidus, kā nostiprināt savu varenību. Uz jautājumu, kā vērtēt iespējamību, ka Krievija savu armiju varētu ievest arī Latvijā, ja kādu vietējo iedzīvotāju grupu to lūgtu, vēstnieks Latvijā Aleksandrs Vešņakovs atbildēja ar īsu frāzi: nevajag fantazēt, tā nenotika. Tomēr Krievijas arsenālā parādījies jauns ierocis, kā vairot savu ietekmi kaimiņu valstīs, un tā ir klaja uzpirkšana, piedāvājot Krievijas pases un pensijas katram, kas to vēlas. Turpina Odita Krenberga. Слушайте и смотрите Красную площадь. Kremļa mēģinājumi palielināt savu pilsoņu skaitu ārzemēs nav jaunums. Tas arī agrāk izmantots, piemēram, Gruzijai atšķeltajā Dienvidosetijā, lai nostiprinātu tur savu nometni, ko Krievija pie vajadzības aizstāvēs jebkuriem ieročiem. Taču jaunums ir, ka nu pat vairs nav runa par etnisko piedarību vai nepilsoņiem. Izskatās, ka tagad Krievija aizstāvamo un savējo lokā grasās iekļaut ikvienu, kurš runā krieviski un kurš pats vai kura senči dzīvojuši Padomju Savienībā. No Krievijas militāras agresijas pagaidām it kā pasargātajā Eiropā tādu cilvēku ir liels skaits. Lēš, ka Vācijā ap 3 miljoniem, būtisks īpatsvars arī Čehijā un Somijā, bet Baltijas valstīs tādu ir gandrīz visi. Krievijas pilsonības piešķiršanas atvieglojumu tēmu nesen, atbildot uz Latvijas radiožurnālisti jautājumu, skāra vēstnieks Vešņakovs, norādot, ka daudzi nepilsoņi līdz šim Krievijas pilsonību izvēlējušies Latvijas sliktā ekonomiskā stāvokļa dēļ. Человек тогда начинает выбирать, что делать ему, не гражданин. Или получить гражданство России, которое по закону прописано было там давно уже, и таким образом получить какую-то гарантированную пенсию для своего проживания. Или же оказаться бомжом здесь, на территории Латвийской Республики. Mūsu ārlietu ministrija to kvalificē kā agresīvu mēģinājumu pārvilināt iedzīvotājus Krievijas pilsonībā, un vēstniekam Vešņakovam tas arī oficiāli darīts zināms. Protams, ka šī retorika, mūsuprāt, viņa aizvaino Latvijas iedzīvotājus, viņa uzkurina tādu zināmu spriedzi sabiedrībā, un tas nekādā ziņā nesaskan ar vēstnieku pamatu uzdevumiem. Acīm redzami, ka šeit pie Krievijas vēstniecības Rīgā rinda pēc Krievijas pasēm un pilsonības vēl nav izveidojusies. Tomēr, kā varam spriest pēc pirmajiem iespaidiem sarunās ar potenciālo mērķa auditoriju, Krievijas vēstnieka paziņojums interesi tomēr ir radījis. Viens no tiem ir, piemēram, Genādijs. Savulaik uz Padomju Latviju pārcēlies vēl pirms 44 gadiem. Lai gan celtnieks taču strādājis PSRS militārā daļā, tāpēc Latvijas pensija ļoti maza, un tagad izmantošot Krievijas piedāvājumu. Очень хотел, потому что у меня пенсия 100 евро, вся пенсия. Мне российский стаж не учли. Поэтому я бы очень хотел, с удовольствием. И вы готовы тогда идти в российское посольство, да, и получить российский паспорт? Угу. С удовольствием. Мне очень обидно. Не так обидно, как досадно, что очень маленькая пенсия. А вы вообще гражданин Латвии или России? Нет, я абориген. Я имею сиреневый паспорт. Это как бы паспорт не гражданина, да? Не гражданина, совершенно правильно. Да. А не пробовали получить латвийское гражданство? Зачем мне получать гражданство? Что мне это даст? Вот объясните мне, что мне это может дать? Лучше иметь российское гражданство. И почему российское? Потому что хоть пенсию они больше дадут. Но вы до сих пор еще не запросили российское, правда? Нет, не просил. И почему? Почему не просил? Да. Почему я не просил российское гражданство? Да. Вас это интересует? Я вам скажу, что не было необходимости у меня еще. И значит, ну, если пенсия будет побольше, то уже будет смысл, да? Конечно. Ну, еще какой смысл? У них же намного больше пенсии, чем у нас.
Līdz šim nepilsoņiem jau ir iespēja esošo likumu ietvaros pieteikties Krievijas pensijai komplektā ar pilsonību, un šobrīd Latvijā ir 5710 Krievijas pensionāru. Lai saņemtu minimālu pensiju Krievijā, pietiek tikai ar 5 nostrādātiem gadiem, bet Latvijā vajag vismaz 15. Vislielākā interese par Krievijas pensijām esot sievietēm. Krievijā joprojām sievietēm pensijas vecums ir 55 gadi. Un līdz ar to Krievijas pilsoņi, sievietes, kas dzīvo Latvijā, un viņiem varbūt nav šeit šobrīd darba, viņas nereti izvēlās pieņemt šo Krievijas pilsonību, iegūt un pieprasīt šo pensiju no 55 gadu vecuma. Taču jāņem vērā, ka izvēle par labu Krievijas pensijai var būt ne tikai vienvirziena, jo atpakaļ ceļa vairs nebūs, bet arī ļoti bīstam, brīdina politiķi. Ja cilvēki cer, ka viņi varētu dabūt 2 pensijas, gan Latvijas, gan Krievijas, tad tas nenotiek. Ja cilvēki izvēlētos saņemt Krievijas pensiju, tas nozīmē, ka viņiem būtu jāatsakās no Latvijas pensijas. Tehniski tas ir iespējams, ir jāpaturprātā gan, ka Krievijā vidējā pensija ir apmēram par 30 eiro mazāka nekā Latvijā vidējā pensija. Un jāsaka, ka Krievijas pensiju budžeta stāvoklis ir ārkārtīgi kritisks. Tā kā es ļoti aicinātu tos cilvēkus, kas kaut kādu apsvērumu pēc uz šo visnotaļ augstasinīgo pirkšanas mēģinājumu, to nevar savādāk nosaukt, parakstītos, saprast, ka Krievijas pensiju sistēmu sagaida ārkārtīgi grūti laiki. Viens raksturlielums deficīts pensiju fondam Krievijā ir 3% no iekšzemes koprodukta. Latvijas iedzīvotāju grupa, kuru Krievijai visvieglāk pārvilināt, protams, paliek nepilsoņi. To skaits gan ir stipri sarucis. Ja neatkarības atjaunošanas pirmajos gados to Latvijā bija vairāk nekā 700 000, tad tagad nepilni 283 000, jeb 13% no iedzīvotāju skaita. Lai gan nepilsoņu skaits vairs tikpat kā nepieaug, jo gandrīz visi izvēlas saviem bērniem Latvijas pilsonību, atlikušie naturalizēties Latvijā nesteidzas. Uz jautājumu, vai jūs iegūsiet Latvijas pilsonību, tad tikai 24% pieļauj tādu iespēju. Teiksim, 3 gadu atpakaļ šis skaitlis bija 35%. Uz jautājumu, kādi ir iemesli, kāpēc neizvēlās Latvijas pilsonību, galvenie iemesli ir 3. Tas ir bailes no eksāmena, uzskats, ka viņa nav nokārtota. Otrs ir viedoklis, ka Latvijas pilsonība jāpiešķir automātiski. Un trešais ir, ka gaida atvieglojums. Neskatoties, ka jau pilsonības likums jau ir grozīts, un vairs nekādi atvieglojumi nav paredzami, cilvēki vienalga gaida. 17% uzskata, ka labāk pagaidīs. Cik precīzi liels uz šo brīdi ir Latvijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu skaits, to Krievija allaži ir atteikusies izpaust. Šis ir bijis jautājums starp valstu, tad Latvijas un Krievijas tikšanās reizēs samērā bieži. Un, diemžēl, neviena, ne otra puse, precīzi skaitli nevar nosaukt. Jo cilvēki jau ir vienkārši, viņi paņem pasi, kur var dabūt, un uzrāda to pasi, kas viņai tajā brīdī ir izdevīgi. Tā kā iegūt precīzi skaitu nekad nevar. Bet nosacīt mēs varam spriest par to, cik cilvēki piedalās Krievijas vēlēšanās, ja tās ir Krievijas pilsoņu tiesības, tad bija apmēram 20 000 drusku vairāk. Līdz šim gan nav manīts, ka būtu sācis pieaugt to cilvēku skaits, kuri atsakās no Latvijas nepilsoņa statusu un izvēlas kļūt par Krievijas pilsoņiem. 13. gadā mums ir bijuši pāri nedaudz 3000, kuri ir atteikušies. Plus vēl mēs esam 30 personām atņēmuši šo nepilsoņu statusu, jo viņi mums nav paši paziņojuši par to, ka viņi ir atteikušies. Iepriekšējos gados šie skaļi arī ir ļoti līdzīgi, ap 2000, 2,5, tuvu 3000 personām, kas atsakās no šī nepilsoņu statusa un iegūst tieši Krievijas pilsonību. Tomēr, ja Krievijas jaunās politikas dēļ pieprasījums pēc Krievijas pasēm un pensijām pieaugs, Latvija apsvērs atbildes soļus. Pēc neoficiālām ziņām gribētājiem dokumenti būs jābrauc kārtot uz Krieviju, un Krievijas pilsoņiem varētu tikt piemērota prasība saņemt termiņu uzturēšanās atļaujas Latvijā. Valdībai būs jādomā par iespējamo atbildes reakciju, jo tie ir Latvijas iedzīvotāji. Mums nebūtu pieņemama, teiksim, citas valsts rīcība, kas kaut kādā agresīvā veidā mēģinātu, teiksim,
pārvilināt šos iedzīvotājus Krievijas pilsonībā.